uz tālruņa zvaniem. Cilvēku tirdzniecības riski Latvijā ir augsti. Šī gada 9 mēnešos apzināti 30 cilvēku tirdzniecības upuri. Bieži vien cilvēki par upuriem kļūst pašu neuzmanības vai lētecības dēļ. Sajūtas ir nepatīkams. To demonstrē arī Latvijā veidot spēle, kas ļauj iejusties paverdzināt viestrādnieku lomā. Turpina Kārlis Kristapsons. Rindiņā, lūdzu, ko es nesaprotu? Agresīvi cilvēki maskās ir pirmais, ko ieraugām spēles sākumā. Olainas jaunieši sadarbībā ar nevalstisko organizāciju Patvērums droša māja izveidojuši spēli, kas liek iejusties cilvēku tirdzniecības upura ādā. Dalībnieki ir tikko ieradušies pie solītajiem darba devējiem, taču izrādās, ka nonākuši mūsdienu vergturu rokās. Kamēr jūs esat cilvēku tirdzniecības upuri, nevienmēr jums būs pienācīgs ēdiens, nevienmēr jūs paēdinās. Tāpēc jums jāmāk pašiem izdzīvot. Pirmajā kontrola punktā upuriem jāsadalās divās grupās. Vieniem jābūvē nojuma, bet otriem jāpagatavo necilas vakariņas, ātrā zupa un dersu maizes. Rindiņā, neatpūšamies. Nelabvēļi aizdzen gūstekņus uz nākamo punktu, kur ir jāķeras pie grābekļiem un ogu lasīšanas. Šajā reizē spēles veidotāji vēl tikai iesildās. Pasākumā piedalās dažādi speciālisti no Nodarbinātības valsts aģentūras, Tiesību sarga biroja un Iekšlietu ministrijas. Viņu uzdevums – novērtēt spēli. Iekšlietu ministrijas pārstāvis norāda, ka cilvēki maskās ir veiksmīga izvēle. Tu redzi šos kungus, kas galīgi neizskatās pēc tādiem, ar ko tu esi runājis. Dabīgi tas uzdzen stresu un viss, un praktiski cilvēks ir ārpus savas komforta zonas, un tādā veidā viņam zūd vispār, tā teikt, orientēšanas spējas un pārliecība par sevi. Šī gada 9 mēnešos par cilvēku tirdzniecības upuriem ir kļuvuši jau 30 Latvijas valsts piederīgie, 3 vīrieši un 27 sievietes. Sievietes galvenokārt iekrīt fiktīvo laulību lamatās vai cieši no seksuālās eksploatācijas. Tāpat daļa sieviešu un vīriešu kļuvuši par piespiedu darba veicējiem. Ko māki darīt? Ko rakt? Rakt, jā. Kā ar sēņu lasīšanu? Arī, jā, var. Tas ir liela plantācija, labs darbs. Nepatīkama intervija, kas noteiks upura turpmāko likteni, kļūt par vergu vai pat orgānu donoru. Tā ir spēles noslēdzošā daļa. Spēles veidotāji norāda, ka pēc tās pabeigšanas cilvēkam rodas priekšstats par to, kā viņš varētu justies nonākot reāla cilvēka tirgoņu rokās. Lai viņiem rodas šīs sajūtas, izjūtas, ko tad šie upuri parasti varētu izjust, kas ir kaut kāda nespēja pretoties, darīšana kaut ko pašam pret savu gribu, nepatīkams izjūtas tiešām. Dalībnieki atzīst, ka piedzīvotais rada spilgtu priekšstatu par sajūtām, kas rastos reālā situācijā. Tu arī saproti to, ka tā ir spēle, tik un tā. Tu sēdi uz tā krāsta, uzdod tos jautājumus, un tā sajūta ir nepatīkama. Psiholoģiskā pazemošana, kā personība pazemošana. Līdz ar to tas ir tāds, kas noteikti arī grauj to cilvēku, un arī varbūt viņa spējas pretoties, un varbūt spējas izdomāt, kā tu vari no tā izbēgt. Pēc spēles skolēniem ir paredzētas pārunas par piedzīvoto un to, kā tādās reizēs pareizi rīkoties. Brīvprātīgie jaunieši tuvākajās nedēļās dosies uz dažādām Latvijas skolām, lai cilvēku tirdzniecības spēlē varētu iejusties galvenā mērķa auditorija – skolēni. Kārlis Kristapsons, Andris Jasīnskis, LNT.